Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus ir daudz vairāk nekā pašizaugsmes grāmata. Tā ir kultūras parādība, kas pavadījusi vairākas paaudzes. Lai saprastu tās ietekmi, ir vērts atgriezties pagātnē, uz vienkāršu, bet ļoti zīmīgu ainu. Ferma, Misūrī štatā, 19. gadsimta beigās. Iedomājies jauno Dēlu Kārnegiju, kurš mostas pirms saulēkta, iet cauri laukiem un veic darbus, kas šķiet bezgalīgi. Nebija greznības, nebija īsceļu, taču bija kas tāds, ko viņš novēro ar pārsteidzošu skaidrību. Daži cilvēki, pat nebūdami ne stiprākie, ne bagātākie, dzīvē virzījās ātrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi prata komunicēt, prata veidot attiecības, prata iedvesmot. Šīs atklājums viņu pavadīja daudzus gadus. Un, kad viņš ieradās Ņujorkā, bez naudas, tikai pilns sapņu un apņēmības, viņš nolēma mācīt runas mākslu. Pirmajā nodarbībā, mazā īrētā telpā, ieradās tikai daži cilvēku. Taču notika kas negaidīts. Kad Kārnegijs lūdz viņiem pastāstīt par sevi, viņi ne tikai uzlaboja runas prasmes, viņi uzlaboja savstarpējo sapratni. Viņi sāka klausīties, saprast un atbalstīt viens otru. Kārnegijs saprata, ka ir atradis kaut ko patiesi vērtīgu. Laikam ejot, viņa kursi guva panākumus. Cilvēki nāca, lai iemācītos runāt, bet aizgāja ar jaunu skatījumu uz cilvēkiem. No šīm pieredzēm, no tūkstošiem īsu stāstu, radās grāmata. Tā tika publicēta 1936. gadā un nekavējoties kļuva par sensāciju. Šodien tā pārsniedz 30 miljonus pārdot eksemplāru un joprojām ir viena no ietekmīgākajām grāmatām komunikācijas, līderības un cilvēku attiecību jomā. Taču vēl svarīgāk par skaitļiem ir grāmatas principi. Kārnegijs nerunāja par manipulāciju. Viņš runāja par cilvēcību. Viņš stāstīja vienkāršus, bet prātā paliekošus stāstus. Par vīru, kurš atcerējās visu rūpnīcas darbinieku vārdus, un ar to vien panāca ievērojumu produktivitātes kāpumu. Par vadītāju, kurš pārstāja kritizēt savu komandu un sāk jautāt, kā viņi varētu uzlabot darbu kopā. Par pārdevēju, kurš atklāja, ka klausīšanās ir spēcīgāka par jebkuru argumentu. Kārnegijs atkārtoja domu, kas šodien šķiet gandrīz revolucionāra. Cilvēki vēlas justies svarīgi. Ne iedomības dēļ, bet gan sagaidot cieņpilnu attieksmi. Kad kāds mūs patiesi uzklausa, kad mūs pamana, kad novērtē mūsu pūles, mūsos atveras cilvēcīgums. Komunikācija vairs nav tikai vārda apmaiņa. Tā kļūst par tiltu. Klausīties šo grāmatu mūsdienās ir kā uz brīdi apstādināt pasaules troksni. Laikmetā, kurā valda steiga, ekrāna un virspusējas sarunas, Kārnegijs aicina atgriezties pie būtiskā. Skatīties uz cilvēkiem ar lielāku uzmanību, runāt ar lielāku nodomu, veidot attiecības ar lielāku cilvēcību. Viņš atgādina, ka īsta ietekme netiek uzspiesta, tā tiek iedvesmota. Maži žesti, patiesas smaids, personīgs pateicības vārds, atcerēts vārds var mainīt gan personīgās, gan profesionālās attiecības. Ja jūt, ka ir pienācis laiks uzlabot savu komunikāciju, līderību vai saskarsmi, šī grāmata var kļūt par tavu ceļa biedru. Tā ir praktiska, skaidra un dziļi cilvēcīga, balstīta īstos stāstos un principos, kas darbojas jau gandrīz gadsimtu. Ļauj sev izaugt, iedvesmoties un veidot attiecības patiesākā un cilvēcīgākā veidā. Klausies šo grāmatu audiolasītavā, tīmeklī vai lietotnē, jebkurā laikā un vietā. Audiolasītava, tur, kur dzimst labie stāsti. www.audiolasītava.lv